No, no, yeah, no, no, no. Nu, nezinu, spēles pret Spartaku nozīmē. Nav jau diezko daudz viņas bijušas, bet tā kā šosezon mums bija kā jāspēlē Eirokausos, bet pēdējā brīdī kaut kā viss tur mainījās un viņi spēlēja mūsu vietā. Tā kā pret Skonto tās bija principiāls spēles, tā kā vienmēr gribās vinnēt, tad šoreiz tieši pret Spartaku ir tā, ka arī gribās viņus ritīgi vinnēt un pierādīt, ka mēs bijām cienīgi spēlēt tā kā Eirokausos un viņu vietā, bet arī visi cieņi viņiem, jo viņi labi nostartēja. Pārēja pirmo kārtu, otrajā kārtā bija spēcīgāks pretinieks, grūti gāja. Nu jā, viņi arī šosezon, man liekas, spēcīgāk nekā pagājuši gadu. Viņiem katru gadu savācās sastāvs, tā kā, lai cīnītos par medaļām, tā kā mums šosezon ir arī cīņa par medaļām. Un viņiem tā ir gandrīz katru sezonu sapulcina viņas spēcīgs spēlētājs. Tagad vēl nesen pievienojās Gauročs Edgars, kas arī noteikti papildinās. Viņi kļūst vēl spēcīgāk un būs tā grūta spēle būs. Pēdējā spēlē viennozīmīgi līdzjutēju atbalsts bija ļoti svarīgs un ļoti labs. Varēja just, ka šoreiz bija daudz cilvēku, daudz vairāk nekā pagājušreiz. Bet arī pagājušreiz bija ļoti patīkami un cerams, ka tagad šo sestdienu būs vēl lielāks atbalsts un mēs beidzot pēc ilgāka laika varēsim iepriecināt ar 3 punktiem un uzvarēt spēli.